Drīkst noinformēt sociālo zīmību projekta vardarbību konfliktu risināšanu karš. Jā, droši. Kas jums asociējas ar vārdu karš? Man ar karš asociējas ļoti daudz lietas, kā piemēram nāvu un bojā gājušie cilvēki. Vai kāds no jūsu radiniekiem ir piedalījies Pirmajā vai Otrajā pasaules karā? Jā, mans teica un atcerētājs. Vai jums ir vēl ko piebilst? Kā nav? Karš? Par karu es zinu tikai no filmām. Pati nekad neesmu karojusi, arī mani vecvecāki nav karojuši. Es nezinu, karš ir kaut kas briesmīgs, kaut kas hauss, kaut kas nežēlīgs, kaut kas, ko tagad... Labās trešajā piedalīsies, šit te nav priekš mums arī. Nebija stāvēties. Ko ir piebilst par karu? Pasaules karš, tas nav īsti. Karš nav īstais risinājums, mums jāmeklē pārtība. Kā mūsdienās. Izmaiņas ir likumā, priekš kā mūsu. Man arī var. Vienmēr. Kas jums asociējas ar vārdu karš? Deg šauj, pistoli. Nu var arī ar ieročiem. Jā, tad daudz pēkti cilvēku. Jā, mirušie un vēl spēlītis tāds, ka tu tiki. Vai kāds no jūsu radiniekiem ir piedalījies Pirmajā vai Otrajā pasaules karā? Man šķiet, ka nē. Es nezinu. Mēs ar Mairi, esam brāļi un labāk trešajā piedalīsimies, un šit te nav priekš mums arī. Nebija galvē mūsu. Ko jūs vēl varētu piebilst par karu? Pasaules karš, tas nav īstais risinājums. Karš nav īstais risinājums, mums jāmeklē pārdievu, kā mūsdienās. Jā, diplomātija. Diplomātija priekš kam ir? Jā. Ko tu sacīsi? Labdien! Mēs Labdien. gribam nointervēt sociālo zinību projektam vardarbību konfliktu risināšanu karš. Kas jums asociējas ar vārdu karš? Kaut kāds briesmīgs. Vai jūs jau bijāt dzimis Pirmajā vai Otrajā pasaules karā? Nē. Un vai jums ir vēl ko teikt par karu? Labi, ka nav tas karš, jā. Ka mēs dzīvojam zem mierīgām debesīm, kur nelido šitie visi pagaisu ieronē. Un arī zem uzņēmas. Jā, viss. Karš nav īstais veids, kā risināt problēmas. Mēģiniskām konfliktus risināt mierīgā ceļā un meklēt tādu vidusceļu, lai rastu kompromisu.